Sveiki, mani draugi! Esmu Taifuns. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību šajā jaunajā dienā. Paldies Dievam, draugi, šodien laiks ir vēss. Jūs zināt, jau vairākas dienas bija karsts, es sūdzējos, bet šodien, paldies Dievam, viss ir labi. Ir tāds jauks laiks, it kā tūlīt sāks līt lietus. Mūsu saimniecībā ir atnākuši arī 2 jauni ģimenes locekļi. Tas bija īsts pārsteigums, kā bumba no skaidrām debesīm. Parasti man nebija plāna ievest jaunas ģimenes locekļus. Bet es saņēmu ziņu, kurā teica, man ir Rotveilera šķirnes suns, tik skaists, tik labs. Ar ciltsrakstiem, A-klases, čempiona asins līnija. Es teicu, uzreiz atved viņu šurp, pēc tam, kad bijām parunājuši pa telefonu. Tagad ir pagājusi stunda, kopš viņa atnāca. Abi ir ļoti skaisti, lieliski bērni. Šodien es jūs iepazīstināšu ar viņiem, un īpaši tas puisis, kas atnāca, ir gluži kā mūsu Diablo draugi. Viņš ir nedaudz mazāks par viņu. Starp citu, viņa vārds ir Taisons, tagad Diablo vārds. Agrāk bija Taisons, vēlāk es viņu pārdēvēju par Diablo. Šim gan izskats ir līdzīgs, gan vārds tāds pats. Raksturs gan nav gluži tāds pats. Diablo bija ļoti ass, jo viņš bija nikns pret cilvēkiem. Kad Diablo pirmo reizi atnāca, es pat nevarēju viņu iemīļot. Jūs atceraties, viņš bija suns ar daudzām problēmām. Mēs ļoti ilgojamies pēc mūsu puikas, bet jaunais, kas atnāca, ir tieši tāds pats kā viņš. Tagad es tevi ar viņiem iepazīstināšu. Sāksim ar pirmo saimnieku. Hasan, laipni lūdzam! Paldies, brāl, prieks būt šeit. Kā tev klājās, kā jūties? Man viss ir kārtībā, brāl, kā tev klājas? Paldies, arī man viss ir labi. Paldies, brāl. Tas atnāca no Aidina. Ir pagājušas 2 dienas, vai ne, kopš mēs runājām? Tieši tā. Pirms 2 dienām. Pagājušas 2 dienas. Kāpēc tu atnāci? Kas notika? Kāpēc viņš nolēma atdot tik skaistus suņus? Lūdzu, pastāst to skatītājiem. Es parasti dzīvoju ārzemēs. Tēva veselības dēļ atbraucu uz Turciju. Jā. Suņiem arī mans tēvs rūpējās jau apmēram 1,5 gadu, tagad, kad tēvam ir veselības problēmas. Lai ātri izveseļojās. Dievs, lai dod drīz atveseļošanos. Paldies, brāl, paldies tev. Es arī jums sekoju jau apmēram 2 gadus. Paldies, lai Dievs tev svētī. Mani bērni sekoja, un pateicoties viņiem arī mēs sākām sekot. Es mēģināju ar jums sazināties, jo ticu, ka ja es jums viņus atdošu, jūs par viņiem labi parūpēsieties. Es patiesībā domāju, ka jūs neatgriezīsieties. Es arī šodien to teicu. Ja tu man saki Rotveilers vai Cane Corso, Tieši tā. es teicu, kad uzreiz tajā brīdī atgriezīšos pie tā jautājuma. Abi, paldies, kad atgriezāties, lai viss izdodās. Jā, cerams, ka bērni šeit būs laimīgi. Čerams? Tagad es jums parādīšu, bet vispirms vēlos šeit sniegt nelielu paskaidrojumu. Mikrofonu es ar auku piesēju šeit, draugi. Šie nelieši, viņi rada milzīgu kaitējumu, vai zini? Tie dievs, tie pilnīgi iznīcina, tie sagrauj ģimenes. Jā. Tātad viņi ir salauzuši mikrofonu aizmuguri. Droši vien šī bezkaunīgā Karolīna ir paņēmusi manu nūju, ko es filmēju ar kameru, un aiznesusi prom. Viņa nāk pie mājas, draugi. Kurpes, čības, soma, maisiņš, pudele un vēl viss kaut kas. Karolīna savāc visu, kas ir, un nes uz dārzu. Karolīna ir īsts mūsu dārza zaglis, kā jau teicu. Viņa paņem visu, kas pagadās, ļoti palaidnīga. Kā tev šķiet, kāda ir mūsu jaunā meitene, kas tikko atnāca? Ļoti skaista, brāl. Skaties, šo man atveda no Stambulas. Ļoti skaists, zils Cane Corso. Kad viņš pirmo reizi atnāca, viņš bija nedaudz tievāks. Viņa spalva bija netīra, bet tagad, paldies Dievam, viņš ir ļoti skaists, vai ne? Viņš ir sācis atgūties. Viņai ir skaista krāsa, viņai ir ļoti skaista meitene. Kad viņa pirmo reizi atnāca, es no viņas uzmanījos, bet tagad viņa ir tik ļoti pieradusi pie manis. Skaties, tagad pirms parādīšu suņus, es tev kaut ko citu parādīšu. Nāc! Skaties, es atkal izveidoju Cane Corso bandu. Īpaši šī meitene ir ļoti pieķērusies savam saimniekam. Viņa visu laiku staigā man blakus, sargā mani, aizsargā mani draugi. Mūsu jaunā meitene Zeina man ļoti iepatikās. Tieši šīs īpašības dēļ viņa tiešām ir lielisks suns. Nāc šurp, neaiztieciet Faisalu! Atkal viņa aplenka Faisalu. Es gribētu jautāt, vai tavi suņi uzbruk ēzelim, bet tu, protams, nezini. Nezinu, brāl, viņi vēl nekad nav redzējuši ēzeli. Šodien izmēģināsim, paskatīsimies, kā viņi reaģēs, kad pirmo reizi redzēs ēzeli. Šodien būs pirmā reize, paskatīsimies. Mans lūgums jums, nenoraidiet mani arī tad, ja nesat redzējuši suņus. Lūdzu, draugi, es jūs ļoti lūdzu. Ja atbalstam nospiedīsiet patīk šim video, abonēsiet un atstāsiet komentāru, es būšu ļoti priecīgs. Jūsu patīk un komentāri man ir ļoti svarīgi. Neatsakiet man, izdariet kādu labu darbu, neesiet slinki, skatieties, kā viņi spēlējās. Mašallah jums, mašallah. Parādi mums mūsu lauvas. Mašallah manām lauvām, paskaties uz viņu skaistumu. Viena vārds ir Taisons, kāds bija otra vārds? Dežā. Dežā, abi divi ir ļoti skaisti, brīnišķīgi mīluļi. Tagad vispirms es viņus ieliku šajā būrī, draugi.
Zini, dažas lietas pat nav jāizskaidro, vai zini? Viņas pašas par sevi runā, pašas sevi parāda. Jā. Tiešām. Nofilmēsim no priekšpuses. Pagad, te ir līnija, ejam uz to pusi. Viņu sejas, augumi, stāja, kvalitāte, fiziskā forma tiešām augstākās klases izcili bērni. Tagad pastāsti mums mazliet par viņu ciltsrakstiem, izcelsmi, čempionātiem, kas ir noticis, kā viss ir bijis. Jā. Pastāsti mums arī, kas viss ir noticis. Labi, ļaujiet man pastāstīt šādi. Taisona tēvs Mačo ir suns vārdā Mačo, kurš atbrauc uz Turciju no ārzemēm. Jā. Serbijā, Melnkalnē, Albānijā, Balkānos, Balkānu valstīs. Viņam ir čempiona tituli, grand čempiona tituli. Jā. Turklāt Turcijā viens ļoti mīļš cilvēks ir adoptējis Mačo, viņa tēvu. Turcijā viņš arī ir sācis audzēt ar Mačo. Jā. Viņš ir piedalījies sacensībās Turcijā. Turcijā viņš aptuveni 16 vai 17 reizes ir kļuvis par Turcijas čempionu. Viņš ir kļuvis par Turcijas grand čempionu. Vai šis ir viņa tēvs? Viņa tēvs Mačo. Maču. Patiesībā šo suni sākumā bija paņēmis mans draugs. Es viņu paņēmu no viņa, jo viņa sievai, kad viņa palika stāvoklī, parādījās alerģija. Viņš man atdeva suni. Paldies viņam par to. Līdz šai dienai es par viņu rūpējos. Rūpējos kā par savu atsveraugu. Tātad tagad jau... Tagad turpmāk viņa būs ar mums. Mūsu meitene. Mūsu meitene, mēs izteicām to pašu vārdu. Diši arī nozīmē meitene, tas ir viens un tas pats. Mūsu meitene brāli un viņas tēvs ir Oskars. Tēva ciltsrakstu vārds ir Fire. Viņš arī Turcijā apmēram 16 vai 17 reizes ir kļuvis par Turcijas čempionu. Jā. Viņa tēvam ir Turcijas grand čempiona tituls. Suns ir pie mums kopā ar manu brāli. Es viņu mīlu kā savu brāli. Viņš aizveda suni uz ārzemēm, tur arī sacentās ar viņu. Jā. Viņa tēvs arī ieguva pirmās vietas Melnkalnē un Serbijā. Jā. Mātītes. Mātīte, tā kā es nevarēju palikt Turcijā un nevarēju tur atrasties, 2 reizes piedalījās sacensībās Turcijā. Vienā reizē ieguva 2. vietu, otrā reizē 1. vietu. Taisons arī tāpat, es varēju piedalīties sacensībās tikai 2 reizes. Jā. Vienu reizi viņš ieguva 1. vietu, vienu reizi 2. vietu. Tad tika organizēts arī Ferhats Osturks kauss, ko organizēja Rottweiler šķirnes biedrība. Jā. Nora! Arī tur Taisons ieguva vietu. No tiesnešiem, no ārzemju tiesnešiem. Jā. Viņš saņēma augstāko novērtējumu no Vācijas tiesnešiem. Tika novērtēta muguras līnija, galvas forma, zobu uzbūve, ausu uzbūve. Viss tika izvērtēts. Jā. Arī tur viņš ieguva augstu atzīmi. Jā. Es jau atnesu jums visus viņa dokumentus, apliecības. Jūs arī varat tos apskatīt. Jā. Tātad viņi abi ir man ļoti mīļi. Rakstura ziņā, pēc ciltsrakstiem, viņi tiešām ir lieliski bērni, draugi. Tikai paskatieties, ko viņš man tikko teica par raksturu. Pievērs uzmanību mātītei. Viņš teica, ka tēviņš ir mazliet draudzīgāks pret cilvēkiem, vai ne? Bet viņš teica, ka viņš tevi aizsargās. Tieši tā, abi aizsargās. Viņš teica, ka mātīte uzbruks, pat ja tu viņu nesauc, kad ieradīsies svešinieks. Jā, mātīte brīdina, tātad es mājās skatos pie mājas priekšā. Jā. Savā teritorijā viņa brīdina. Tēviņš parasti nerada troksni, viņš gaida. Pēdējo iejaukšanos veids tēviņš. Jā. Bet mātīte tiklīdz kāds iet garām vai kāds nāk, uzreiz brīdina. Uzreiz brīdina, kā signalizācija. Tieši tāpat kā mūsu asija toreiz. Arī asija tāda ir. Dēls, nāc šurp, nāc šeit. Nāc, tikko viens. Sākumā man tie patika, nebija nekāda problēma. Otrajā reizē atkal atnāca, un mātī man vienreiz metās virsū, draugi, Daja. Lūdzu, mainīsim Dajas vārdu. Vai tas ir Deja vai Daja? Mums tas vārds jāprecizē, citādi es to aizmirsīšu. Pastāvīgi. Pēc tam, kad mātī sāk uzbrukt, arī tēviņš uzreiz kļūst agresīvs. Viņi ir tik ļoti pieraduši viens pie otra draugi. Jā. Abi viens otru Viņš vienmēr ir aizsargājošs. Rottweileru banda pret Keina Korso bandu. Kā jūs domājat, kurš uzvarēs? Uzrakstiet komentāros, ko domājat. Kāne Korso pret Rottweileriem, paskaties, ir sapulcējušies. Redz, visi 3 viņam uzbruka. Meitiņa Zeina. Zeina ļoti stingra, jā, bet vai zini, Taisons ir ļoti dominējošs suns. Tieši tā, Viņa uzvedība un kustības saka, es esmu dominējošais. tieši tā. Vai jums arī nešķiet, ka viņš izskatās pēc Diablo, draugi? Man ļoti līdzīgs šķiet. Tiešām ļoti līdzīgs. Tagad es uz brīdi ieslēgšu Rokiju, labi? Neskaties, ka Rokijs ir mazs un sīks. Kad atnāk svešs suns, šis palaidnis uzreiz metas virsū. Uz brīdi ieslēgsim Rokiju. Vispirms izlaidīsim Taisonu dārzā. Viņš jau nav iepazinies ar pārējiem mājdzīvniekiem.
Mēs novietojām mašīnu tur un tieši būri ielikām. Vai viņš sakasīsies ar pārējiem? Vai izlaidīsim dedi? Bet dede viņu piekautu. Nezinu, brāl. Vai dede viņu nesistu? Taisons ir Rottweilers. Viņš savu laiku tika galā ar Dobermanu. Ak, bet tas Dobermans, kuru viņš uzvarēja, nav dede. Viņi necīnīsies ar dede. Mēs darīsim visu iespējamo, bet tagad mēģināsim viņu radināt pie dedes. Pagaidi, ļauj man aizvērt Rokiju. Tagad izved Taisonu. Labi, Bet viņš noteikti neuzbruks citiem suņiem, izņemot dede, vai ne? labi, es tagad viņu savaldīšu. Jā. Labi, es tev uzticos. Kontroli ir pie manis, lai viņš nepietuvojas pārāk tuvu. Nu labi, dede tagad arī varētu kādu blēņu izstrādāt. Lai nebūtu pēkšņu kustību, lai viņam nesāpētu. Dede, nāc šurp, brālis! Ja nesanāk, draugi, ieliksim dede mašīnā uz 2 minūtēm. Gaisa jau tāpat ir vēss. Tagad šis trakais vēl varētu viņam uzbrukt. Lai viņi nesakaujās. Viņš vēl varētu izprovocēt arī citus suņus, un tad būs ziepes. Dede, tu pirmais dēls. Labi, tu palīdzi tur. Labi, tagad izkāp. Dede, lai paņem mašīnā. Bet neļauj mātītai aizmukt, labi? Ak. Pagaids nāku. Labi, tu viņu pieskati, es tur durvis. Labi, tad tur ir durvis. Labi. Taisam, pagaidi, dēls. Apstājies, durvis ir kārtībā, atlaid. Ak, es uzmanīgs, lūdzu. Brāli, viņš ļoti līdzinās Diablam, tiešām, nopietni. It kā viņš būtu viņa tēvoču dēls, nopietni. Ak, Zeina! Šš, noņem to no acis. Vai tu redzēji Zeinu? Uzreiz pie viņas pielipa, skaties. Apstājies, meitiņ. Tagad uz ko mums jāpievērš uzmanība šim Taisonam? Tagad, brāli, Taisonam parasti ar cilvēkiem nav nekāda problēma. Parasti viņam nav problēma arī ar kucēm. Kamēr no otras puses nav nekādas agresijas, es nedomāju, ka būs kādas problēmas. Uzmani Zeinu, viņa jau iet virsū. Labi. Apstājies, Zeina, apstājies, es mēģinu viņu savaldīt. Zeina, nē! Pagaidi! Viņš ir tāds atturīgs, viņam viss ir vienalga. Nē, viņš kāp virsū. Nu jā, viņš ir vienaldzīgs, bet reizēm pēkšņi. Zeina, esi prātīga. Zeinā! Skaties, slēdzens un vispārējais, netaisas man problēmas. Kur tas Karabašs uzradās? Pagaidi. Pagaidi, nē, Karabašs. No kurienes tu izbēgi, dēls? Mēs taču bijām to aizvēruši. Pagaidi, lai es to noliku šeit tagad. Ko? No kurienes tu tā uzradies? Trakais! Tu ej nu tur. Tiešām Karabašs izskrēja un atnāca brāli, mēs viņu bijām ielikuši dzemdību zālē. Nekas. Zeina arī ir aizvērta. Tagad tu viņu iedod man. Labi, Viņi man virsū nenāks, vai ne? viņi tev virsū nenāks, brāli. Lūk, Tev es arī esmu tev blakus. Paskatīsimies, vai viņš daudz velk vai raujās. Labi, meitiņa, arī tevi drīz izlaidīsim. Pagaidi. Nāc šurp, dēliņ! Karolīna, nāc ārā no turienes. Karolīna. Apstājies, meitiņa, nāc šurp. Nāc Taisons! Nāc Taisons! Mašallah manam dēlam. Mašallah manam lauvam. Tagad mēs pastaigāsimies ar suņiem pa vienam. Labi. Mēs pārbaudīsim viņa reakciju uz katru no viņiem. Mūsu pirmā prioritāte ir, lai viņš būtu sabiedrisks ar visiem. Cerams, ka viņš būs sabiedrisks. Karolīna, skaties, viņam viņa ļoti patīk, vai redzi? Karolīna, vai tev viņš iepatikās? Vai viņi uzreiz uzbruks tēviņu sunim? Uzbruks tēviņu sunim! Viņš tagad ir mazliet apjūcis, noguris, jau 8 stundas ir ceļā. Protams! Viņš nemaz negulēja. Nezinu, kā viņš to izturēs, kā reaģēs. Un arī pirmo reizi nonāk tādā vidē. Jā. Bet, manuprāt, viņš pirmo reizi nonāk tādā vidē, taču viņš nemaz nekautrējās. Mašallah, pārliecināts par sevi. Nebija nekādas kautrēšanās vai vilcināšanās. Nāc, vispirms aizvedīsim viņu pie āresa, paskatīsimies. Apstājies, Karolīna. Karolīna arī viņu ļoti iecienīja. Vai viņam ir tendence vēsties pret savu cilvēku, kad uzbruk? Uz tevi? Nē, viņš pret tevi nevērsīsies, brāli. Nevienam no viņiem nav nekāda veselības problēma, vai ne? Viņiem nav nekāda problēma. Viņa veselības stāvoklis ir ļoti labs. Paskaties uz Aresu. Ares, kas ir atnācis? Ares! Mans lauva! Nāc šurpaša! Nāc šurp, Taisona dēls. Nāc šurpaša! Nāc šurp, Taisona. Nāc šurpaša! Nu, Zeina ir atnākusi. Nāc! Dēls, tu arī esi tāds, vai ne? Pagaidi, esi prātīgs, esi mierīgs. Nelien klāt katram sunim. Nāc šurp! Nāc šurpašs, Taisons arī tu sajūk prātā. Tagad skaties, viņa vārds arī ir Taisons. Tieši tā. Mēs mainīsim viņa vārdu, es tev saku.
Tu zini labāk, brāl. Uz veiksmi arī. Ja saka, ka viņi pieradinās. Un tā nu sagadās, kad uz fermu vienmēr atved jaunus suņus ar tiem pašiem vārdiem. Patiesībā es pateicu viņa vārdu, tagad viņš ļoti līdzinās mūsu vecajam Taisonam. Vecais Taisons Diablo, proti. Es domāju, vai lai viņu nosauc par Diablo, vai arī lai dodam kādu citu vārdu. Draugi, izlemiet komentāros. Es rīkošos pēc tā, kas šķitīs saprātīgāk. Vai viņš vispār ir redzējis kazas, aitas, vistas un tam līdzīgi? Viņi nekad nav redzējis, brāl. Viņa redz pirmo reizi, vai ne? Viņa redz pirmo reizi. Pagaid, nāc šurp. Vai viņš viņiem kaut ko teiks? Māc šurp paša. Tagad viņš ir apjuts. Apstājies. Tīzu. Nāc. Nāc, Taison, nāc. Nāc, mans princi, nāc. Nāc. Man slauva. Paldies Dievam, mūsu pārējās mātītes arī ir saticīgas, tikai viena Zeina ir stingra, brāli. Nāc. Nāc, dēls, nāc, dēls, nāc, dēls, nāc, dēls. Atstāj tās mātītes, nāc. Nāc. Ļauj man iepazīstināt tevi ar dārza lauvām, nāc. Redzēsim, ko viņš ar viņiem darīs. Nāc, dēls. Tagad viņš taču ir tēviņš, draugi. Tā kā viņš tikko atnācis, viņš grib atstāt savu smaržu visur. Viņš grib nostiprināt savu autoritāti, iepazīt teritoriju. Tāpēc viņam deguns visu laiku ir lejā. Viņš osta visu, viņš cenšas iepazīt teritoriju. Apstājies. Patiesībā, ja es būtu atnesis arī otru pavadu, mēs varētu izvest arī Odinu. Iepazīstināsim pa vienam pēc kārtas, paskatīsimies. Hārlī! Ko dara mana meitene, ko? Palaidīšu arī Hārlī, lai nāk. Kur ir mana skaistā meitene? Kur ir mana mīļā meitiņa? Ko tu dari? Nāc! Nāc, meitiņ, nāc! Es atkal savākšu Kāne Korso bandu. Jūs arī, draugi, rakstiet komentāros. Jums vairāk patīk Kāne Korso, Rotveilers vai abi? Man abi divi ļoti patīk. Nāc! Nāc, paskaties, nāc! Iepazīsties arī ar Hektoru. Hektors gan mētas virsū. Hektors mētas virsū. Vai tu uzreiz redz arī viņa durvis? Viņš izrāda savu dominanci. Nāc paši, nāc! Vai viņiem ir apmācīts staigāt pavadā? Tieši tā. Viņš iet ļoti aizmugurē. Apstāj! Nesatrauc Marlu, nāc šurp! Pagaid, nejaucies pa vidu apstājies, viņi sakasīsies. Viņas siksna ir pareizi uzlikta. Tas ir izkritis no tās lietas. No kurienes? Dari to! Taisona. Es vispār nesaprotu, kāda tā ir siksna. Tā ir divdaļīga, atdalīta. Sacensībās viņš izmanto šo siksnu. Viņš ir pieredzis pie tā. Marla, paskaties, kas atnācis. Mans vecais vilks. Mašala manai meitai. Paga paskatīsimies, ko darīs Karlos. Karlos uzreiz sajuka prātā, viņš to uzreiz parāda. Karlos, paskaties, kas atnācis. Briesmonis, Karlos. Skaties, pret šo viņš neuzbrūk. Nomierinies, brāli. Kārlis vienkārši sajuka prātā. Ak, tu muļķi, mans dēls, uzvedies prātīgi. Tas ir jaunais puisis no pagalma dēls. Nestrīdaties, pasveiciniet viņu, nevis kaujieties. Nāc. Aleks. Pārējais šeit. Aleks uzreiz uzbrūk. Draugi, iesim pie Odina, paskatīsimies. Nāc. Nāc, nāc. Odin, paskaties, kas atnācis, puika! Paskaties, kas atnācis, paša! Šīs mašalak ir saskanīgs, jā. Apjucis. Šobrīd viņš ir apjucis. Viņš pret pārējiem neizrādīja agresiju, tātad šajā ziņā varam būt mierīgi. Es arī negribu, lai viņš pret citiem izrāda agresiju, draugi. Jo paklausīgāks viņš būs, jo ilgāk jūs varēsiet vērot to dzīvnieku dārzā. Viņš vienmēr staigā kopā ar pārējiem, socializējās. Tātad mana pirmā prioritāte ir, lai visi būtu saskanīgi kopā. Skaties uz tiem kanibāliem. Viņi visi uzbrūk vienlaicīgi. Es tagad viņu palaistu, bet baidos no Faisala. Pagaidām pie ēzeļa, paskatīsimies, vai viņš kaut kā reaģēs uz Faisalu. Nāc, dēls, nāc! Nāc paši, nāc paši, nāc paši. Nāc! Nāc, dēls! Ja viņš uz šo nereaģēs, atlaid, bet laikam jau esam viņš neuzbruks. Nāc! Nāc, dēls, paskaties uz Faisalu. Iepazīsties ar viņu. Karabašs ir pārlaicis pāri no turienes. Vai viņš atkal ir pārlietis? Ja pārlaicis? Ak, Karavaš, ak, Karavaš! Nāc, labi, ka toreiz viņu nepalaidām, vai ne? Jā, brāl. Tas Karabašs brāli nekur nepaliek mierā. Lēc bēg, draugi!
Karabašs sāka kļūt ļoti palaidnīgs. Tagad viņš arī visu laiku ir dārzā kopā ar dedi. Abi divi kopā. Abi saka, es esmu līderis, nevienu neklausu. Tāpēc, kad atnāk cits suņu tēviņš, viņi to nepieļauj. Labi, meitenes, nomierinieties. Nāc. Vai viņi uzreiz uzbruks Karabašam? Nezinu. Nevar paredzēt, vai ne? Parasti, kad citi suņi rej, tas notiek šādi. Jā. Parasti viņš arī viņiem atbild. Jā. Bet šobrīd, tas ir tā kā... Nu viņš taču tikko atnāca. Tieši tā, viņš tikko atnāca. Viņš tikko atnāca. Protams. Tagad viņam vēl ir piereduma periods šeit. Viņš jau iepazīs apkārtni, pieņems to, parādīs savu līderību. Nē, hei, Zeina! Es prātīgi. Zeina ir ļoti stingra. Nāc šurp. Tagad paņem tu Taisonu, atved viņu šurp. Varbūt tavās rokās viņš iegūs pārliecību. Nāc paskatīsimies arī uz Karabašu. Pussāti ļoti rej. Nāc, Taison. Taison, nāc, mans puika. Ja mēs viņu tā palaist, lai viņš pusstundu pastaigātos, viņš pilnībā pierast pie apkārtnes. Ja ne, draugi. Šim video. Ja šis video saņems 6000 patīk, es viņu laidīšu dārzā. Ja būs 6000 patīk, mēs viņu laidīsim vaļā. Vienreiz palaidīsim un paskatīsimies, kas notiks. Ko viņš darīs, kā rīkosies? Tagad mēs neviļus ierobežojam viņa brīvību. Viņš nevar mierīgi aprast ar šo teritoriju. Mums vajadzētu viņu palaist un ļaut pamēģināt. Tagad, ja es paņemšu mātīti, vai viņš man uzbruks? Pagaidi, es to Karabašu uz mirkli aizvedīšu un aizslēgšu. Droši vien neuzbruks, brāli. Pagaidi, es atkal Karabašu aizvedīšu un aizslēgšu. Vai man tagad viņu paņemt? Paņem, brāli, paņem. Vai tu esi pārliecināts? Paskaties. Esmu pārliecināts. Lai man neiekūz, labi? Nē, nav problēma. Ja vēlies, es varu uzlikt viņam kakla sīksnu. Nē, es pieradīšu, viss kārtībā. Labi. Skaties, lai viņš nekož, labi? Nē, viņš nekož. Skaties, viņu uzbrūk, jo šī mātīte ir mazliet psihopāte. Tagad pavelt viņu mazliet atpakaļ. Labi. Lai viņu tas neizprovocē. Nāc. Vai mātī viņiem uzbruks? Mātī var uzbrukt citai mātītei, brāli. Ak, Dievs! Var uzbrukt. Nu, Karolīna arī bieži iejaucās. Ko? Ceru, ka nebūs problēma. Lūdzu, esi uzmanīgs, lūdzu! Skaties, lai Karolīnai nekas nenotiek. Viņu taču vēl ir maza. Nāc, meitiņ. Nāc, meitiņ, nebaidies, nāc. Es neesmu svešinieks. Pagaidi, meitiņ. Ko dara mana skaistule? Šis nelietis tūlīt uzbruks man. Zini, viņš tūlīt uzbruks man. Pagaidi mirkli, ļauj man viņu pieradināt pie sevis. Meitiņ, ja tu uzbruksi, mēs paliksim būrī iesprostoti. Mēs palikām būrī iesprostoti. Mana meita. Ak, Karabašs atkal nāk. Tu velc tēviņu, velc, Karabašs nāk. Labi. Karabašs, lai viņi neaiztiek. Šī mātī man uzbruks, ja es pagriezīšos ar muguru. Ak, mana meitiņ, ja tu man uzbruksi, es te ar tevi cīnīšos, zini to? Pagaid, brāli. Ak, mana meitiņ, ko tu dari? Labi, nekusties man virsū. Nāc šurp. Nāc šurp. Es esmu ļoti riskantā pozīcijā šobrīd. Sirdis gandrīz apstājās. Karabašs nāk, pagaidi. Meitiņ, ja tu man uzbruksi. Vai man ielikt to mašīnā? Pagaidi, neieliec vēl. Ļauj man vispirms izkāpt no šejienes. Bezkaunīgā deja man uzbrūk. Karabašs, puika, turies pa gabalu lūdzu, es tevi lūdzu. Atdod viņu man. Labi. Ņem mātīti, bet pārējos nepazaudē. Labi, brāli. Ņem. Es esmu uzmanīgs, es šos pavilkšu šurp. Labi. Nāc, dēls, nāc, dēls. Nāc, dēls, vai tu redzi deju? Viņa ir būrī, tiešām. Viņa man uzbruka, bet es nebaidījos. Ja viņa tagad man uzbruks, šoreiz viņai pašai būs slikti. Tāpēc. Nāc. Labi, skaties, viņš to izņēma pamazām. Dežā, nu, mašallah, ļoti skaista meitene. Ļoti kvalitatīva, pirmklasīga meitene. Tikai viņai ir vajadzīgs laiks, lai pierastu pie manis. Bet mēs pieradināsim. Nāc, meitiņ. Nāc, meitiņ, nāc, meitiņ, nāc, meitiņ. Apstājies! Uzmanies no tās mātītes! Zeina! Apstājies! Iesim uz priekšu, šurp! Lēnām nes šurp. Zeina, neaptiņ! Zeina, nāc šurp! Zeina, aptiņ, brālī! Apstājies! Nāc! Skaties, šos paturēsim atsevišķi, lai viņi viens no otra negūtu pārliecību. Hei! Zeina, ej prom! Neizultinies!
Es prātīgi, labi. Kāda bija viņas pirmā reakcija? Vai tā bija laba? Labi, brāl. Viņa nemetās virsū, paskaties. Viņa nemetās virsū. Bet nav garantijas. Viņi jebkurā brīdī var mesties virsū. Abi šobrīd viņi ir ļoti šokēti. Abi šobrīd viņi ir ļoti šokēti. Abi divi šobrīd nesaprot, kas notiek. Ja mēs viņus palaistu pie galvenā ceļa, vai viņi aizbēgtu? Nē, viņi neaizbēgs. Pagaidi, uzmanīgi. Viņi neaizbēgs. Šodien mēs nevedam pastaigā suņus. Suņi ved mūs pastaigā pēc saviem ieskatiem. Nāc! Mašallah, abi divi ir skaisti. Mēs esam izveidojuši Cane Corso bandu. Bet ja arī Rottweiler banda būtu tikpat saskanīga, es arī viņus palaistu kopā. Bet, kad Rottweilers palaiž kopā, viņi mēģina viens otru apēst. Viņi ir ļoti skarbi. Vai viņš uzbrūk tam tēviņam? Šis? Jā. Viņa neuzbrūk tēviņam. Tagad mans mērķis uzdot šos jautājumus. Suns pieradīs pie mums, mēs arī pieradīsim pie viņa draugi. Mums ir jāsaprot suns, sapratāt? Kam pievērsīsim uzmanību, ko darīsim? Piemēram, tur viņš man uzbruka, jūs redzējāt? Apstājieties, nespiedieties viens otram virsū, paskatīsimies. Apstājies! Tagad skaties. Viņi ir ārpus dārza. Mums taču ir treniņa laukums. Apstājies, mēs taču to vietu izveidojām. Laižam šos abus tur iekšā. Bet reiz pirms pagaidi tu. Labi. Taisons tev uzbrūk, jo. Labi. Es to paņemšu. Vai man nevajadzētu ņemt Taisonu? Tu, Taisons. Lai viņš ar šo nesastrīdās. Pagaidi, paturi viņu mazliet atpakaļ. Labi. Nē, Taisons ir pie manis, pagaidi. Labi. Taisons pret Taisonu. Kurš uzvarēs? Kurš uzvarēs? Taisons pret Taisonu, jā? Cūku mednieks, jā? Taisons, draugi, viņš ļoti sadusmojās, lai jūs zinātu. Apstājies! Apstājies, puika! Pagaidi. Taison, kā mēs tiksim garām, puika? Redzi, mēs durvis nepareizā vietā uztaisījām. Nāc, tā nesanāca, tu paņem šo tu. Vai tu vari abus divus aiznest? Es aiznesīšu. Apstājies. Es tev uzticos. Tu paņem abus vienlaicīgi. Citādi mēs netiksim garām Taisonam. Pagaidi, puika, Taisons ir sajūtas prātā, draugi. Apstājies! Taisonu, hei. Labi, tagad ej tu. Tā, tu iesi uz aizmuguri. Labi, nāc. Tu ej, es paturēšu Taisonu. Nataša, nāc ārā no turienes. Lēnām. Lēnām, nāc. Tu ej tur tajā stūrī, jā, ieej tur. Jej, tur tu. Ielaidīsim viņus abus tur. Mūsu Taisons ir sajūtas prātā, brāli. Mans lauva, paskaties, brāli. Taison, tava ķēde nāk līdz šejienei. Vienu mirkli, meitiņ. Tagad apstājies. Ievad viņus iekšā. Labi. Tu ieved viņus iekšā. Nāc. Noliec viņus tur. Apstājies, meitiņ, nenāc. Apstājies. Labi, tagad palaid viņus. Tagad paskatīsimies, lai viņš šeit pastaigājās. Es pieradināšu viņu pie sevis. Bet ja mātīte uzbruks man, sliktākais ir tas, ka arī tēviņš uzbruks, zināt? Nu jā. Es domāju, ka tagad vairs nebūs nekāda problēma. Nē, šis skatās man tieši acīs, tas ir ļoti traki. Šī māte ir ļoti traka, zini? Viņa šobrīd mani vēro. Vai viņa leks no šejienes? Viņš neliks no šejienes. Vai paliek šeit, vai ne? Varbūt, brāli. Vai šī vieta nav laba abiem? Labi, skaisti. Vai šī puse ir stabila? Paskaties, kā gan tā vieta varētu nebūt izturīga. To vietu es pats taisīju, īpaši kvalitatīvi uztaisīju. Kā gan tā varētu nebūt izturīga? Ko tu skaties uz tā formu? Tā vieta ir šķība, tāpēc tur tā sanāca. Labi, brāli. Viņš prasa, vai tas ir stiprs. Paskatīsimies, droši vien ir stiprs. Es zinu, ka viņiem ir ieradums sist pa zemi lecot, tāpēc arī jautāju. Lai viņš sit pa šojā. Jā, tieši tā. Nekas ar šo nenotiks. Izturīgs. Tas jau sitīs no apakšas, tas nebūs tāpat kā augšā. Jo mēs turam no augšas. Nāc, meitiņ. Man vajag šo mātīti samīļot. Daja. Dežā. Daja, Deja, Kaja, nāc! Dežā, nāc! Vai tu zini, šī vieta patiesībā ir tieši viņiem piemērota? Patiesībā tieši šī priekšējā daļa. Es labi protu metināt, bet ar šo koku materiālu man īsti nesanāk, saproti. Ja es to darītu, es to izdarītu labi. Nāc, meitiņ! Nāc! Nāc, ļauj man tevi samīļot, nāc! Nāc, mans bērniņ! Māc mans bērniņš, stāvi, paskatīsimies. Taisons nāc! Taisons nāc! Taisons nāc! Taisons nāc, dēls! Taisons nāc, dēls! Ja es viņu samīļošu, viņš neko neteiks, vai ne? Nē. Ko dara mans izskatīgais dēls? Mašallah viņam! Mašallah, manam laudēlam. Brāli, viņš ir ļoti labs bērns. Mašallah, tiešām!
Tiešām brīnišķīgi. Viņš ir gluži kā Diablo. Dievs pasargā viņu no ļaunas acis tiešām. Man ļoti patīk, draugi. Nepalaidiet garām. Pateikt mašallah bērniem. Pieradīsim arī pie šīs mātītes. Es mazliet baidos no šīs mātītes. Bet pēc pāris dienām tas pāries. Protams, pēc pāris dienām. Viņš tagad tevi redz, tu viņu ietekmē, zini to? Tikai tāpēc, ka esmu šeit vēl mazliet. Viņš no tevis gūs pārliecību, tas dzīvnieks. Tieši tā. Viņš pieradīs pie manis. Nu, paskatīsimies, vai viņi to varēs salauzt, vai šī vieta nav stiprāka nekā tur. Labi, jā. Paskatīšos, brāl. Stiprs, labs. Vai tu saki to tikai tāpat vai pa īstam? Šī puse ir laba, bet otra puse, brāli, ir mazliet vāja. Kādā ziņā vāja? Mazliet vāja. Jo viņi brāli parasti lecot sitas pret vietu, kur uzturās. Tātad tajā pusē varētu būt problēmas, bet šeit viss ir kārtībā. Manuprāt, no turienes nesanāks. Es arī saku, šeit pie durvīm sanāks. Es domāju, ka šeit sanāks, nu jā, nedaudz, protams. Bet šim vēl nav beidzies. Es arī to vēl neesmu pilnībā pabeidzis, tas vēl būs jāpabeidz. Šeit mēs to nostiprināsim. Ja nesanāks, izgatavosim no dzelzs. Šī vieta ir jauka, brāli. Šī vieta ir skaista un arī ļoti plaša. Jā. Uzliksim būdiņu, uztaisīsim nojumīti, viss, darbs pabeigts, lai labi sokās. Jā. Tagad skaties, mēs iesim ārā, tu paliec šeit. Labi. 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 Es atvedīšu Taisonu no ārpuses. Labi. Paskatīsimies, vai abi šeit kļūs pārliecinātāki un uzbruks Taisonam. Pamēģināsim, labi? Labi. Pie būra viņš uz nevienu nereaģēja. Labi. Tagad pamēģināsim tā. Taison, puisīt, kāpēc tu tā sadusmojies, puika? Mans lauva, mans puika. Nesanāc, es nāku no aizmuguras, labi? Nāc, paskatīsimies, aizvedīsim Taisonu uz aizmuguri. Taisons uz to suni bija ļoti asi uzvilcies, draugi. Visticamāk viņš uzbruks. Jo es jums jau stāstīju par Karabašu. Kad mēs sēdām, Karabašs traks uzbruka viņam. Taisons tajā brīdī vienreiz Karabašu iesita tur, otru reizi šeit. Kad viņš sadusmojās, viņš kļūst par ļoti niknu suni. Tātad viņš ir viens no maniem bērniem, kurus es šajā dārzā uzskatu par ļoti spēcīgiem. Viņš ir spēcīgs, atlētisks, ar ļoti lielu sakodiena spēku. Protams, mēs nekad nevēlamies, lai viņi cīnītos, bet, piemēram, dažreiz mēs viņus nevedam uz mežu. Savvaļas dzīvnieku briesmu gadījumā, manuprāt, viņš būtu pirmais bērns, ko es varētu paņemt līdzi. Jo viņš ir ļoti veikls. Nogurums viņam nav raksturīgs. Augumā stalts, drukuns, mašallah, ļoti skaists bērns. Nāc šurp tagad. Nāc, Taisons, skaties, viņi ir šeit, dēls. Nāc skaties, kā Taisons uzvilkās. O, skaties tagad, vai redzi? O! Taisons to vispār neiepatikās, draugu. Taisons pret Taisonu. Ja es viņu nedaudz uzkurinātu, vai viņš reaģētu? Es nedomāju, ka viņš par to īpaši uztrauktos, vecīt. Vai viņam ir kāda apmācība? Abi. Es tev to pateikšu tieši tā. Viņš iejaucas, draugs. Tātad, kamēr viņam pašam nekas nenotiek, kamēr viņš pats neciet, viņam nav tieksmes nodarīt kaitējumu. Parasti arī tas ir tā, vai zini, Taisons? Arī Taisons uzvilkās. Mani lauvēni, malacīši jūs esat. Malacīši jūs esat. Tīzum. Ko mans dēls dara? Tas ir normāli, ka viņš tā dara, viņš tikko atnāca. Redzēsiet, pēc pāris dienām jūs viņu nepazīsiet. Kad viņš pieradīs pie vietas, tad tu tikai redzēsi. Jā, arī Odins tāds ir. Jā. Mēs paņēmām suni. Brīnišķīgi, skaists bērns. Jā. Arī šis sākumā bija jauks, bet, kad atnāca šeit, sāka uzbrukt visiem. Mazuļiem, mātītēm, visiem. Tāpēc Odins man kļuva par lielu problēmu. Nevaru viņu mierīgi izvest pastaigā. Nešaubies pats par sevi. Bet es to saku, balstoties uz savu 4 gadu pieredzi. Esi uzmanīgs ar suņiem, īpaši ar Taisonu un ar tēviņiem. Es uzticos Taisonam, domāju, ka viņš man neuzbruks. Viņš tev neuzbruks. Bet, ja mātī man uzbruks, tas izprovocēs arī viņu, un viņš arī uzbruks man. Tieši tā. Labi, ar vienu es varētu cīnīties, bet ar abiem kopā es to nesolu. Arī pie mātītes mums būs jāpieroda dažas dienas. Mātīte ir diezgan nešpetna. Tagad viņa mātīte mazliet baidās. Kad bailīgs dzīvnieks uzbruk, tu vēl vairāk baidīsies. Jā. Jo viņa uzbruk, tāpēc, ka baidās, tāpēc, kad ir nobijusies. Tad viņa tevi arī sakodīs. Viņai mazliet jāpierod pie manis. Tagad viņas saimnieks ir šeit. Viņa no tā gūst pārliecību. Viņa pieradīs. Patiesībā, ja viņa šeit paliktu, šī vieta būtu ļoti jauka. Skaisti. Vai arī, zini, viņiem varētu uzlikt ķēdi, bet viņi sapītos viens otrā.
Arī skaisti, brāli. Plaša, liela vieta. Zini, ja es šo vietu būtu izveidojis no profila, tu zini, cik skaisti tas būtu bijis. Šeit es būtu iespraudis stieni un to piemetinājis. Jā, Tur arī es būtu piemetinājis pie zemes. jā. Ja es to būtu darījis no profila, būtu labāk. Patiesībā arī šis darbs, bet tā durvis ir problēma. Es nevarēju tikt galā ar tām durvīm. Ja tu šeit ieliktu vienu vai divus elkoņus, tā. Labi, ja tu to paņem šeit pa vidu, vai kā tu teici, vertikāli, tāpēc tas arī izplešās. Nu, tagad tas arī neiznāks ārā. Jā. Par to uztraucies. Kāpēc tas tā ir? Es vēl neesmu piesējis. Jā, Es to izdarīju un atstāju, saprati? Skaties, tukšs, apakšā nekas nav pieslēgts. jā, brāli. Viņš to arī dara. Taisons dēls, tu nekaujās, labi? Viņi arī tagad ir šī pagalma savējie, saprati? Manzlava. Es viņiem vienmēr tā saku, dēls, viņš arī ir šī pagalma savējais, nekaujieties. Vai tad man nav taisnība? Pareizi, nav vajadzības. Lai pierod viens pie otra. Iedomājies, tagad šis pierada. Tu viņus aizved uz mežu, pie jūras. Tas būtu lieliski. Saproti? Mans taisos. Redzi, skaties, viņš atgriezās pie manis, redzi? Nākamreiz pie tēta vairs nenāca palaidnīgais Taisons. Viņš to nedara apzināti, viņš vienkārši aizraujās. Nāc šurp. Labi, nē, nāc šurp. Nāc, Taison. Tagad paņemsim Taisonu atpakaļ, draugi. Atstāsim arī viņus tur un paskatīsimies, vai viņi aizbēgs, labi? Ūdeni un vispārējo ieliksim. Laiks tāpat ir apmācies. Paldies Dievam, ka ir vēsts, brāli. Dievs, ja tikai uzlītu kārtīgs lietus, lai šī zeme kārtīgi atveldzētos. Paskaties, cik dzeltena tā ir kļuvusi. Šeit ziemā, pavasarī un rudenī ir skaisti, bet vasarā ir tik sauss. Viss ir dzeltenīgs, man tas nepatīk. Ja būtu kāds ūdens, Tagad nāc paskatīsimies, paņemsim Taisonu vēlreiz. dosimies pie viņiem. Man ļoti patika viņu jaunie mīluļi. Gaidu arī jūsu domas par viņiem komentāros. Vai jums patika? Vai tēviņu sauks Diablo? Vai arī mēs dodam citu vārdu? Tā kā tas ir Taisons, jebkurā gadījumā tas tiks mainīts. Divi Taisoni nevar būt. Gaidu jūsu komentārus par šo jautājumu, draugi. Taisons, mans lauva, mans varonis. Vai arī viņš sadusmojās, jo viņa vārds ir Taisons, vai ne? Vai viņš sadusmojās, jo viņu sauc Taisons? Nekauņa Taisons. Paskatīsimies. Mana mitine. Ja es tikai varētu viņu samīļot, tas būtu lieliski, zini? Mana meitene, nāc šurp. Mana meitene, nāc šurp. Nāc. Patiesībā, vai zini, šī vieta viņiem ir ļoti piemērota, vai ne? Abi divi te varēs brīvi dzīvoties. Es te visu sataisīšu, draugi, un lai viņi paliek šeit. Es gribēju šeit izveidot treniņu laukumu, lai viņi šeit pavadītu laiku. Pagaid, Nora. Neklausīgā meitiņa. Man vajag šo kucīti paņemt klēpī un samīļot. Ļaujiet man viņus samīļot, lai es justos mierīgāk, draugi. Paskatīšos brītiņu, lai viņi neaizbēg ārā. Nē. Deža, nāc šurp. Nāc, mans bērniņ, nāc šurp. Deža, nē. Nāc šurp. Zinkārīgs. Pagaid, viņš tūlīt iepazīsies. Deža, nāc šurp. Ja es pēkšņi izstieptu roku, Labi. no vienas puses suni glaudīt ir bīstami, draugi. Tev nevajadzētu pārsniegt viņa robežas. Padomājiet par to šādi. Jūs ejat pa ielu un kāds pēkšņi sagrāb jūs aiz sprandas. Ko jūs darītu? Tieši tā, brāli. Suņa gadījumā loģika ir tāda pati. Pamazām, nepārkāpjot robežas, iepazīsies, vai ne, Taison? Dižā. Mans drosmīgais puika. Nāc, meitiņ, nāc. Rottweilera labākā īpašība ir viņu uzticība. Viņi ir ļoti pieķērušies saviem saimniekiem un atzīst tikai vienu saimnieku. Viņu apmācība ir lieliska. Kad viņi ir apmācīti, viņi kļūst gluži kā bērni. Tikai viņi ir diezgan stingri, dominējoši suņi. Vai zini, kāds ir viņa īstais mērķis? Dzīvnieku ganīšana. Pareizi. Radīti, lai ganītu dzīvniekus. Pareizi, brāli. Teļi, aitas un tā tālāk. Galvenais šo suņu radīšanas mērķis ir ganīt dzīvniekus un sargāt draugi. Nāc. Malacis, meitiņ, pagaidi, redzēji vai sajūti skatienu, vai ne? Viņi Tātad tu sajūti skatienu, viņi mani pieskata. tieši tā. Šodien arī gribēju jums parādīt un iepazīstināt ar jaunpienācējiem draugi. Turpmāk viņi būs kopā ar mums. Cerams, ka viņi šeit būs laimīgi un mierīgi. Čerams. Tu vari viņiem vienmēr sekot līdzi video ierakstos. Čerams. Dievs dos, lai no tiem izdodas iegūt labus mazuļus. Viņa jau vienreiz ir dzemdējusi, tagad viņas mazuļiem ir 2,5 mēneši. Tieši 2,5. Vai tev ir kāda mazuļu bilde? Ir mazuļu bilde. Šobrīd man ir palicis tikai viens no mazuļiem. Labi. Palikusi viena mātīte. Abu, vai ne? Abiem. Atsūti man to, es to ielikšu video, lai cilvēki redz tavus mazuļus, labi? Labi, brāl. Meitiņ,
Taisons tēti, vai mans Lovens vēlreiz kļūs par tēti? Mašallah jums! Nu, es jūs ļoti mīlu! Neaizmirstiet nospiest patīk pogu un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos! Palieciet veseli, mani draugi!